Sveiciens visiem manā veselības kanālā. Šodienas tēma būs Covid. Ir pagājuši 5 gadi, kopš sākās Covid epidēmija, un ir pietiekami liela pieredze tagad, lai paskatoties atpakaļ šo to varētu novērot un novērtēt. Tomēr tēma ir pārāk plaša, tāpēc es viņu mēģināšu sašaurināt līdz vakcīnām. Un, lai būtu vēl interesantāk, es paskatīšos uz šo jautājumu no Ungārijas prizmas, jo Ungārija darīja visu nedaudz savādāk nekā citas Eiropas valsts un noteikti daudz savādāk nekā Latvija. Un tādā laikā es dzīvoju un strādāju Ungārijā. Es vadīju vienu no lielākām Ungārijas zāļu firmām un redzēju visu situāciju, tā teikt, no iekšpuses. Bet sākšu ar nelielu atrunu. Es esmu dakteris Jānis Meikšāns. Man ir 20 gadu pieredze strādājot bērnu slimnīcā Rīgā par bērnu ķirurgu un 20 gadu pieredze arī strādājot zāļu firmās, pārsvarā Eiropā. Un šobrīd es nepārstāvu ne oficiālo medicīnu, ne zāļu firmas, ne politiku, neesmu angažēts ne finansiāli nekā savādāk, ne no viena izņemot. Esmu motivēts pastāstīt jums savu pieredzi un savus uzskatus. Un koncentrējoties šajā podkāstā tieši par Covid vakcīnām pārsvarā. Bet sāksim ar ceļojumu uz Budapeštu. Mēģinam acu priekšā ieraudzīt Budapeštu, kurā ir Pešta un ir Buda, un pa vidu ir brīnišķīgā Donava ar skaistajiem tiltiem. Es dzīvoju Budas pusē, tā ir kalnainā Budapeštas puse. Mājai, gandrīz kā visām mājām, tur ir terases. Ir 2021. gada marts. Skaista, saulaina priekšpusdiena. Es sēžu uz terases un priecājos par skatu uz Peštu, jo no kalna pavērās burvīgs skats uz Donavu un uz Peštu. Parasti es arī vēroju lidmašīnas, kuras gatavojās uz nosēšanos Ferenc Lista Budapeštas lidostā, tādēļ man ir teleskops blakām. Bet ne šoreiz, jo ir jau gads, kopš sākās Covid pandēmija un visi ar to saistītie ierobežojumi. Lidmašīnas vairāk nelido, ir mājasēde un, vārdu sakot, ir viss slikti. Vienīgā iespēja daudz maz pārvietoties Eiropā man ir ar savu mazo lidmašīnu, bet, lai es to varētu darīt, man ir jāuztur visi reitingi, un man tuvojās viena no svarīgiem reitingiem, tas ir instrumenta reitinga termiņš. Līdz ar to es esmu sarunājis vietējo eksaminātoru, kurš man noeksaminēs, lai es varētu atjaunot šo instrumenta pilota reitingu. Atskan zvans, mans eksaminators Gabors zvana un saka, Jonapot Kivanok, kas ir labdien, Jāni, mums ir jāatliek mūsu lidojums. Ups! Kas par lietu? Gabors ir arī šefpilots Vizērā, kas ir lielākā lidsabiedrība Ungārijā, un viņš lido arī ar valdības Airbusu A330, un valdība ir uzsākusi regulārus lidojumus uz Ķīnu, lai no Ķīnas uz Ungāriju vestu vakcīnas. Jā, Latvijā tas tā nenotika. Īstenībā gandrīz nekur tas tā nenotika. Eiropā vienīgā valsts, kura noslēdza līgumu un piereģistrēja Ķīnas vakcīnu Sinopharm, bija Ungārija. Un martā viss sāka griezties. Gabors lidoja uz Ķīnu. Viņš stāstīja interesantus stāstus, ka ķīnieši viņu nav izlaiduši no lidmašīnas. Viņiem ir bijis jāsēž gandrīz visu dienu pret vīrusu tērpos ar FFP maskām uz deguna. Viņi nav drīkstējuši izkāpt no lidmašīnas pat, lai aiziet uz tualeti. Un tad, kad lidmašīna ir pielādēta ar vakcīnām, viņi uzreiz sāk ceļu atpakaļ uz Budapeštu.
Kas tad bija šīs Ķīnas vakcīnas, kuras neviena cita Eiropas valsts neatzina? Līdz šī baltai dienai viņi nav pieregistrēti Eiropas Savienībā. Un kā tas notika Ungārijā? Ungārija nopirka 5 miljoni devas. Tas ir pat cik ir vajadzīgs 2 devas vienam cilvēkam. Tad tas ir 2,5 miljoni ungāru tika vakcinēti ar šīm Sinopharm vakcīnām. Vakcīnas tehnoloģija ir salīdzinoši veca, vienkārša, bet arī droša. Kultivēts Covid vīrus. Pēc tam viņš tiek nogalināts ar ķīmiju, un tad tiek tīrīts, filtrēts, un šie Covid vīrusu līķīši arī īstenībā ir vakcīna. Tik vienkārši. Bet kaut kādu iemeslu dēļ šī vakcīna neizrādījās ļoti efektīva. Un bija lieli aizspriedumi Ungāru vidū par to, vai vajadzētu vakcinēties ar šo vakcīnu. Bija vēl viena vakcīna, Sputnik V. Varbūt jūs atceraties tādu no preses. Tā ir Krievu vakcīna. Ir tāds Gamaleja institūts Krievijā, kurš izstrādāja vakcīnu ar citu tehnoloģiju. Tā bija vīrusu vektoru vakcīna. Nosaukums ļoti pretencios. Iedomājieties, Sputnik, tātad pirmais mākslīgais zemes pavadonis. Tam bija jātēlo tā, ka tā ir pirmā arī vakcīna pret Covidu pasaulē. Un V nozīmē Viktorija, tātad uzvarošais Sputniks, kuram vajadzēja uzvarēt visu pasauli. Nu ko, jā, arī Sputniku Ungārija iepirka 1 miljonu devas, tātad apmēram 500 miljonu iedzīvotāji varēja lietot Sputniku un arī lietoja. Sputniks pēc savas tehnoloģijas ir neapšaubām daudz pārāks nekā Sinopharm tehnoloģija. Vīrusu vektoru, tātad vēlāk līdzīgu tehnoloģiju izmantoja arī Angļu, Oksfordas un AstraZenekas kopražotā vakcīna, kā nu viņai bija nosaukums Vakzevērija. Arī Latvijā, starp citu, daudz izmantoja šo vakcīnu. Runājot par vakcīnu tehnoloģijām, nevar nepieminēt vēl pāris vārdus. Viena ļoti slavena ungāriete, Katalīna Kariko, un viņas kolēģis, amerikānis Drew Weissmans, ieguva Nobeļa prēmiju 2023. gadā, tātad praktiski pavisam nesen, izstrādājot Covid vakcīnu, tā saucamo mRNA vakcīnu, ko mēs ļoti labi pazīstam arī. Tā ir Pfizer-BioNTech Comirnaty vakcīna. Ko tad viņi tādu izgudroja jaunu? Tātad, lai vakcīna vispār varētu strādāt, viņai ir jāsatur kaut kas no vīrusa. Vai nu viss vīrus, vai kāda viņa daļiņa. Ja mēs iedomātos, kāds tad izskatās Covid vīrus, ja mēs iedomājamies, ka viņš ir tā kā tenis bumbiņa vai futbola bumba, tad viņam apkārt ir kronītis vai tādi pīķīši. Un tie pīķīši saucās spike proteīni vai pīķu proteīni. Un ideja ir, ka izmantojot tikai to pīķīti, tikai šo proteīnu varētu radīt imunoloģisku aizsardzības reakciju. Tātad varētu radīt vakcīnu. Nav vajadzīga pārējā daļa no vīrusa ķermeņa. Un līdz ar to tas arī ideja ir, ka tas ir pilnīgi droši, jo ja nav vīrusa ķermenis, tad viņš nevar izsaukt pašu vīrusam raksturīgo saslimšanu. Tas ir tikai pīķītis vai rociņa, ar kuru mikrobs, šī gadījumā vīrus, pieķerās pie upura vai cilvēka šūnām, lai viņās pēc tam tiktu iekšā un savairotos. Ungāri ir nenormāli lepni par Katalīnas sasniegumu. Protams, viņa ir, par viņu runā visās universitātēs, bet arī uz ielas un kafejnīcās. Ungāri ir vienkārši laimīgi, ka, protams, viņi ir izaudzinājuši praktiski tādu zinātnieci. Jāpiemina gan, ka viņi jau no 1980. gada dzīvo un strādāja Amerikas Savienotajās valstīs, un īstenībā viss tas viņas atklājums bija saistīts ar BioNTech, vācu uzņēmumu BioNTech, kas arī ir kļuvis slavens tagad. Kopā tad Pfizers ar BioNTech izstrādāja šo Comirnaty vakcīnu. Bet, neskatoties uz to, Katalīnas nopelni, protams, tur ir lieli. Varētu domāt,
ungāru zinātniece izstrādājusi. Tagad Ungāriem vajadzētu lietot tikai šo vakcīnu, bet nē, kā jau jūs dzirdējāt, tad Ungāri iepirka vēl vairāk Sinopharmu un Sputniku, bet viņi nopirka arī no Pfizer nedaudz mazāk nekā Sinopharm, 4,5 miljonu devas Pfizer BioNTech vakcīnu. Interesanti, ka pavisam pēc viena gada sākās milzīgs skandāls starp Pfizer un Ungārijas valdību, jo valdība bija pasūtījusi vēl 3 miljonu devas, bet pēc tam optimisms jau bija tik liels, ka tūlītās mums slimība būs uzvarēta, jo mums pietiek ar lētākajām Ķīnas vakcīnām un ar visām pārējām, un nav vajadzīgi vairāk. Un Ungārijas valdība atteicās no 3 miljoniem Pfizer BioNTech vakcīnām, par ko Pfizer iesūdzēja Ungārijas valdību tiesā, pieprasot samaksāt $60 miljonus. Es atklāti sakot nezinu, kā tas viss ir beidzies un vai tas ir beidzies, bet katrā ziņā nacionālās saites ar Katalīnu nepalīdzēja šī gadījumā sabojāt attiecības ar amerikāņu kompāniju un Ungārijas valdību. Bet, neskatoties uz to, protams, šī vakcīna bija absolūti uzvarētāja kaujā pret Covid. Ja apskatāmies arī no tāda ekonomiskā viedokļa, tad mRNA vakcīnas nopelnīja vairāk nekā visas pārējās vakcīnas uz pasaules kopā. Tas ir pār pa $50 miljardiem. Un lauvas tiesu 37 miljardus saņēma Pfizers. Tātad, tas ir liels zinātnisks atklājums, bet arī milzīgs bizness. Bet atgriežamies Ungārijā. Protams, mēs visi bijām sajūsmā gan par šo zinātnes sasniegumu, gan arī par to, ka vakcinācija iet ļoti gludi un drīz būs uzvarēts Covid. Optimisms bija superīgs. Atklāt sakot, arī man sirdī bija milzīgs optimisms. Izskatījās, ka tūlītās mēs novakcinēsim visus cilvēkus, un ar to arī visas problēmas būs atrisinātas, neviens vairāk nesaslims, un Covidam līdz ar to ir gals. Diemžēl tā tas nesanāca. Pirmais pārsteigums bija tas, ka izrādās arī vakcinētie cilvēki slimo ar Covid. Īsti nevar saprast, kā tas ir iespējams. Mums taču bija solīts, ka efektivitāte, piemēram, Comirnaty vakcīnai, šai mRNA Pfizer vakcīnai efektivitāte ir pār pa 90%. Tātad pār pa 90% cilvēkiem es tā sapratu, lasot, ka pār pa 90% nevar saslimt vairāk ar Covid. Izrādās nekā, saslimt var. Un tagad jau retrospektīvi skatoties, neviena vakcīna praktiski nenodrošināja to, ka cilvēki nevar saslimt. Iespējams, pirmo laiku, un tā tad īstenībā arī šie pētījumi bija ļoti īsu laiku, līdz pat 7 dienas tikai, kad cilvēki tiešām nesaslimst. Un pēc tam aizsardzība strauji kritās, un cilvēki varēja slimot. Tā atklāsme nāca īstenībā vēlāk, tikai tad, kad Covid sāka iet uz beigām, 22. 23. gadā, ka vakcīnas īstenībā neatrisina šo jautājumu. Cilvēki joprojām slimo, arī vakcinētie. Līdz ar to radās kā bumbas sprādziens jautājums, kā tad ar tiem ierobežojumiem, profesionāliem ierobežojumiem, dalījumiem cilvēkos, vakcinētajos, nevakcinētajos, tiem, kam ir šī zaļā vakcinācijas pase, kas drīkst strādāt par skolotājiem, par ārstiem, ceļot. Un, ja tu nevakcinējies, tev atlaiž no darba. Jā, tā bija kļūda. Un es domāju, arī mums, kas tic zinātnē, zinātnē gadās kļūdas. It sevišķi tādā situācijā, kad bija ļoti liela steiga un vakcīnas tika radītas steigā, to mēs īstenībā neparedzējām. Un šī cilvēku dalīšana varbūt bija visbriesmīgākā kļūda, jo tā radīja milzīgu naidu pret tiem, kas izgudroja šos ierobežojumus. Es domāju, arī valdības krita tāpēc, ka šī kļūda tika pieļauta. Un cilvēki redzēja, ka viņi tāpat slimo, bet viņiem tāpatās ir obligāti jāvakcinējās.
Bet tā nebija vienīgā problēma. Otra problēma bija komplikācijas, kuras bija arī pilnīgi nesaprotamas. It kā pīķa proteīns, kurš tā tad ir tikai maza daļiņa no vīrusa kronīša, nevarētu izsaukt neko sliktu, izņemot imunoreakciju. Bet izrādās, ka it sevišķi tie, kas tika vakcinēti ar Comirnaty, tātad ar Pfizer mRNA vakcīnu, slimoja ar miocardītiem diezgan lielā skaitā. Un tie bija jauni vīrieši pārsvarā. Ne sievietes, ne veci cilvēki. Līdz šim brīdim nav simtprocentīgi skaidrs, kāpēc tieši jaunie vīrieši slimoja ar to. Ir dažādas teorijas par testosterona ietekmi uz to, vai par to, ka vīriešiem ir spēcīgāka imūnā reakcija. Vienalga, lai kā tas arī būtu, bet miocardīti, kas parādījās jauniem sportiskiem vīriešiem, protams, ir briesmīga lieta. Lielākā daļa, protams, kā jūs arī varat lasīt tagad, teiksim, zāļu aprakstā, tur ir rakstīts, lielākā daļa izveseļojās spontāni, mazai daļai bija vajadzīga hospitalizācija, un vēl mazāka daļa nomira. Bet baigais mierinājums tiem, kas nomira, tas nav. Kad tev ir obligāti jāvakcinējās, tu nevari izvēlēties ar kādu vakcīnu, un tev pēc tam ir risks nomirt no miocardīta. Bet miocardīts nav vienīgā komplikācija, kas radās. Otra komplikācija ir trombozes. It sevišķi riebīgi bija tādas sīko asinsvadu kapilārās trombozes, bet tās radās no šīs Oksfordas AstraZenekas vakcīnas pārsvarā, tātad vīrusu vektoru vakcīnas. Un, kas atkal interesanti, ja pirmajā gadījumā tie bija jauni vīrieši, kas cieta, tad šī gadījumā tās bija sievietes. Atkal nav īsti skaidrojumi, kāpēc tas tā bija. Var jau būt, ka arī sievietes bija pirmajā variantā un vīrieši otrajā, bet tas netika pierādīts. Bet katrā ziņā komplikācijas bija, komplikācijas ir riebīgas. Un tas izsauca milzīgu sašutumu arī daudz kur pasaulē. Piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs 2 štatos bija pat mēģinājums kriminalizēt vakcināciju ar šīm ģenētisko materiālu saturošajām vakcīnām, tātad mRNA un vīrusu vektoru vakcīnām. Mēģinājums kriminalizēt. Ko tas nozīmētu kriminalizēt? Kriminalizēt nozīmētu, ja kāds vakcinētu cilvēkus ar šīm vakcīnām, viņam būtu krimināls sods par to. Tas nenotika nevienā no šiem štatiem. Viņus pārbalsoja, bet viņi, protams, pārstāja vakcinēt šakātā. Godīgi jāsaka, ne visā pasaulē un pat ne visā Amerikā šīs vakcīnas nebija tā, ka kristu nežēlastībā. Tomēr vakcinācija tika turpināta daudz kur un vēl līdz šai baltai dienai turpinās. Tomēr, protams, trauksmes zvans tas ir ļoti liels, ka šīs ģenētiskā materiāla saturošās vakcīnas, gan mRNA, gan vīrusu vektoru vakcīnas var izsaukt arī ilgstoši pēc vakcinācijas. Ir pat aprakstīts līdz pat 2 gadi pēc vakcinācijas var izsaukt komplikācijas. Kas tad notika Ungārijā? Ungārija sāka masveida vakcinēties ar šīm Sinopharm, Ķīnas beigtajām vakcīnām un ar Krievu vakcīnām. Un Viktora Orbāna plāns bija, ka viņš parādīs visiem, kurš te ir visgudrākais un visveiksmīgākais vadītājs, jo viņš sāka ātrāk, skaidri ātrāk nekā Latvijā, piemēram. Un viņa doma bija, viņš tūlīt novakcinēs visus, un mums būs mazākā mirstība, un viss būs labi. Nesanāca tā. Beigās Ungārija novakcinēja tikai 60% iedzīvotājus. Latvija, kas sāka vēlāk, novakcinēja 80% iedzīvotājus. Viens no iemesliem, kāpēc Ungārijā tas vakcinācijas aptvere nebija tik laba, bija sakarā ar to, ka nebija ticība tām Ķīnas vakcīnām. Un, daudzos gadījumos, kontrolējot antivielas asinīs, konstatēja, ka antivielu līmenis ir 0. Vēl viens jautājums būtu, kā jūs domājat, kur tad beigās bija veiksmīgāk? Ungārija vai Latvija vai kādas citas valstis šajā sacensībā pret Covidu un pret mirstību? Un atbilde ir, nav tur uzvarētāji. Apmēram tas excess mortality, kas ir papildus mirušo skaits,
vai arī vispār no Covid reģistrēto mirušo skaits Ungārijā un Latvijā ir vienāds. Un arī Zviedrijā viņš ir vienāds, kur bija brīvprātīgā vakcinācija un praktiski nebija nekādi citi ierobežojumi. Līdz ar to, vēsturiski skatoties, dari, ko gribi, dabas māte paņem savu gan vienā veidā, gan otrā veidā. Vēl palicis ir neatbildēts viens, bet ļoti svarīgs jautājums. Ko darīt šodien, tātad 2025. gada martā, aprīlī? Vai vajadzētu vakcinēties pret Covid vai nē? Pirmkārt, kas ir absolūti skaidrs, masu vakcinācija nav nepieciešama. Tātad tas ir atzīts visās instancēs, visās valstīs, nekāda masas vakcinācija. Tomēr, ja mēs paskatītos Latvijas SPKC, tas ir Slimu profilakses un kontrolas centra ieteikums, ir ieteikt vakcināciju noteiktās grupās. Un tas nav latviešu oriģināls izgudrojums, tas ir konsensus, tam piekrīt praktiski visas, gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas kontrolas centrs. Tātad tā ir principā atzīta stratēģija. Tomēr vajadzētu varbūt nedaudz dziļāk ieskatīties. Jautājums ir, ar ko vakcinēties? Cik var noprast, Latvijā ir īstenībā pieejams tikai viens variants, un tas ir Comirnaty KP2. Kas ir tas KP2? Un te jāsaka tā, Covid vīrus mainās, mutē tas saucās. Un patreiz vadošais Latvijā ir tāds ZEK, rakstās viņš XEC paveids. Un pret šo paveidu nav neviena specifiska vakcīna pasaulē pieejama. Un arī šī vakcīna, ko piedāvā Latvijā, viņa nav radīta specifiski šim vīrusa Covid paveidam. Tomēr tiek uzskatīts, ka viņa kaut kādā mērā var palīdzēt, jo šis ZEK vīrusu paveids ir it kā kombinācija no diviem vīrusiem. No viena omikrona paveida, un pret šo omikrona paveidu tieši šis KP2 ir radīts. Un viena cita paveida, pret ko šī vakcīna it kā nedarbojās. Līdz ar to tā kombinācija varētu kaut ko labu darīt. Cik daudz viņa aizsargā? To neviens nezina. Īstenībā nav tādu pierādītu pētījumu. Otrkārt, mums arī jāatcerās, ka aizsardzība ir īslaicīga. Tātad viņa pēc, nezinu cik ilga laika, bet katrā ziņā pēc dažiem mēnešiem tur nekāda aizsardzība vairāk nav. Un trešais punkts, pa cik tā ir šī vakcīna, kur jauniem vīriešiem izraisa miokardītu, nekādā gadījumā mēs neieteiktu tādu jauniem vīriešiem. Bet galu galā tā ir katra paša izvēle, vai vakcinēties vai nevakcinēties, un tas varbūt ir daudz svarīgāk par visiem tiem zinātniskajiem apsvērumiem. Līdz ar to novēlot visiem veselību, uz redzēšanos līdz nākošajiem podkāstiem. Atā! Joy penon malok kamun hilane nang senga para